īpaši jaunajiem direktoriem topošiem. Izmantot iespēju, seriāli ārā skan Rīgas domas apmaksāts saksofonists, kur neviens neklausās izņemot mūsu. Un man rokās šobrīd ir fragments no balkona Elijas ielā 26, kur igauņu firma Hauser, Latvijā sijā Elijas Construction un Rīgas mājas. Pirms 2 gadiem, 2 gadi nav pagājuši gads un cik tur mēneši pagāja, kad šādi izskatās balkons, kuru sanāk Rīgas doma, mēs, būvvalde, visi esam, mēs pirms tam apstiprinājuši, un rīt te nav vairs traknie gadi, kad turki būvēja kaut kādas ēkas, kur liftu šahtas bija šķības, ja. Tagad 2025. gadā cilvēki nopērk par 2200 eiro kvadrātmetrā dzīvokli jaunajā projektā, Elijas ielā, tas tepat centrā, un saņem liftā šādi. Šobrīd runājat par ārtelpas mobilitātes departamentu. Tas ir vēlējums, lai negadās tā, ka te nav jānāk kaut kādu tilta fragmentu vai ielas kaut kādu pīrāgu līdzīgi, ja. Šis ir jāzina visiem departamentiem, ne tikai topošam jaunam direktoram. Tā ir realitāte. Jūs tos papīri varat ļoti smuki, viss tas izskatās, bet tas, ko, es šo nenesu speciāli, mums atnes, man kolēģi neļaus samelot šodien 11. uz frakciju iedzīvotāji, kas dzīvo šajā mājā, ar lūgumu palīdziet, jo tie igauņi jau viņiem tur draud ar tiesvedībām un tā tālāk, ja jūs mums te nomelnosiet, mēs tur brauksim filmēt, tāpēc speciāli. Līdz ar to, šī ir realitāte. Šī te ir realitāte, kas ir, kādi jautājumi mēs te it kā virzam cauri un kas patiesībā notiek kā cilvēkiem. Kā tas ir iespējams? Nav saprotams, ka var nopirkt dzīvokli jaunā projektā ar koka balkonu, kurš ir sapuvis pēc gada un pāris mēnešiem. Un te bija, es arī piekrītu gan Lapiņa kungam, gan Klēbaka kungam par Baronu ielu, bet no otra gala jūs te sākat. Uzbūvēt vajag ziemeļu pārvadu, un lielākā daļa no šīm te gan velo problēmām, gan pārslogotām ielām atrisināsies pašas no sevis. Tāpēc vajag sākt ar lielām lietām, nevis ar sīkumiem kaut kādiem sekas risināt. Un ļoti pozitīvi ir tas, ka dzirdējām no attīstības departamenta, ka tas arī attiecās uz satiksmes departamentu, ka ir kaut kāda kustība vismaz sakustējusies bišķiņā vairāk, tiek ar Bergmaņa kungu esot runāts Saimā par NATO finansējumu militāro vajag, protams, ka vajag. Protams, ka to visu vajag darīt. Pretējā gadījumā mēs te esam absurdā situācijā, kur cauri Rīgai, caur centram iet fūres, dīzeļu motoriem, piesārņo visu, un mēs liekam puķpodiņus ar puķītēm, lai tā kā atsvaidzinātu gaisu. Nevis nogriezt nost, aizvirzīt fūres pa taisno uz ostu un pats no sevis viss atrisināsies. Kāpēc tas tā te notiek? Es pieļauju, ka Latvijas mums tāda unikāla kaut kāda politiskā kultūra un sabiedrības spogulis varbūt arī reizē, bet tāpēc par šīm te lietām ir jārunā. Šādi te fragmenti krītoši, priecājieties, ka tagad es viņu atnesu, nevis tāpēc, ka viņš būtu uzkrīts kādam uz galvas, un tad te būtu Maksimas situācija, ka neviens ne pa ko neatbild, neviens vainīgais nav, neviens neko nezina, visi mukt uz visām pusēm te uz Briselēm, un kur te nāktos pārcelties kādam. Līdz ar to tā vajag bišķiņ pie realitātes arī atgriezties, nevar tikai tas skaisti. Paldies! Jā, paldies.